Šodien mēs atrodamies Latvijas Betona Savienības 32. Zinātnisko-tehniskajā konferencē, un šogad mūsu konferences tēma ir eksponētais betons. Eksponētais betons izsenis ir bijis jautājums nozarē, kur nepieciešama visu iesaistīto pušu dalība, lai veiksmīgi realizētu eksponētā betona projektu. Un iesaistītās pušas šajā gadījumā ir arhitekti, būvinženieri, betonētāji, betona piegādātāji un arī, protams, klientu pārstāvji un klientu konsultanti. Šī tēma, eksponētais betons, ir īstenībā ļoti svarīga nozarei, jo uzbūvēto konstrukciju, prezentējot kā eksponēto betonu, tas paaugstina betona vērtību. No vienas puses šī tehnoloģija un šis materiāls piedāvā ļoti lielas iespējas, estētisku kvalitāti, ilgmūžību, tādu rupja un skaistu materiālu poētiku, bet no otras puses mūsu klimatiskajos apstākļos ir vairākas tehnoloģiskas lietas, ko arhitektiem nevajadzētu aizmirst. Esam ieviesuši arī jaunu praksi no šī gada, piešķirt balvas, un mēs piešķiram balvas gan labākajai mūsu betona būvei, un šajā gadā šo balvu saņēma projekts Kaigan Villas, un šis bija arī ļoti veiksmīgs eksponētā betona pielietojuma piemērs, viņi piedalās mūsu konferencē. Savukārt, lai veicinātu vispār betona zinātnības attīstību, mēs piešķiram balvas studentiem, un šajā gadā mēs piešķirām balvas 2 RTU studentiem, kuri bija izvēlējušies savus gala darbus veltīt betona tēmai. Tad bija balva gan par labāko bakalaura darbu, gan maģistra darbu. Un mēs ceram, ka šīm balvām nākotnē gan gada betona būvas balvai, gan studentu balvām pieteiksies aizvien vairāk un vairāk dalībnieku. Viens no galvenajiem notikumiem šodien konferencē ir jauno tehnisko noteikumu prezentācija, un tie tehniskie noteikumi, ko izstrādājusi Latvijas Betona Savienības tehniskā komiteja 03, kuras nosaukums ir eksponētais betons. Un šī dokumenta mērķis ir aprakstīt, kādā veidā visām iesaistītajām pusēm būtu jāsanāk kopā un veiksmīgi jārisina eksponētā betona projekta realizācija. Šobrīd tehniskos standartus izstrādājam jau 3. gadu. Attiecīgi, tas ir ilgs process, jo iesaistītās personas darbojās uz brīvprātības principu. Līdz ar to savienot darbu un šo tehnisko standartu izstrādi ir salīdzinoši ilgs process, bet ir cerība, ka nākamā gada pirmajā pusē mēs varētu nonākt pie šī standartu nodošanas betona sabiedrībai. Manuprāt, šī ir bijusi viena no kvalitatīvākajām, vai pat jāsaka kvalitatīvākā Latvijas Betona Savienības konference. Un runātāju starpā ir bijuši gan attīstītāji, gan būvnieki, gan arī betona ražotāji un tehnoloģiju pārstāvi. Un katrs no savas nozares ir pienesis to savu redzējumu, un šo tēmu aktualizēšanu un izrunāšanu, manuprāt, ir ļoti vērtīga nozares attīstībai. Šī konference par betonu man ļauj ar kaut kādu cerību skatīties pozitīvi nākotnē, jo pa šiem 20 gadiem, kopš es eksperimentēju ar betonu, gan betona zinība, gan tehnoloģijas ir spēruši milzīgu soli uz priekšu savā attīstībā, un iesaku lietot betonu, bet pirms tam konsultēties.